Un savukārt es šajā runā tad mazliet pieskaršos par to, uz laulību skatīšos no tiesību viedokļa. Jāsaka, kad jūs jau redzējāt šie 3 lielie temati, teoloģiskais aspekts, kas nosaka šīs vērtības, kas ir Dieva dāvanas, un kā mēs šīs dāvanas praktiski realizējam, aizsargājam ar kādiem mehānismiem. Ja šīs dāvanas ir Dieva dāvanas un parāda Dieva būtību, tad, teiksim, tas, kā mēs pašlaik skatāmies uz šīm dāvanām, arī parāda to, kādas ir tautas attiecības ar Dievu, un to mēs arī redzam. Patiešām šajā konferencē daudz tēmu, kuras ļoti dažādi var skatīt, gan reliģijas brīvību, gan laulību. Mums tas vairāk koncentrējoties pie pašu kodolu. Kāpēc svarīgi pats kodols, kā mēs varam arī aizsargāt. Un tiešām es uz šo jautājumu skatos no juridiskā viedokļa, arī par laulību. Un proti jautājums tas ir tāds mazliet plašāks jautājums. Ja mēs esam Eiropas Savienības valsts, mēs esam atzinuši, ka mēs esam demokrātiska valsts, mēs piederam tādai tiesību sistēmai, kas ir kontinentālo tiesību sistēma, kur mēs esam saistīti ar valsti, kur valsts ir atdalīta no baznīcas. Tāpat laikā mēs esam saistīti ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju un to, kā šīs normas interpretē, izskaidro, teiksim, šos jēdzienus, kas ir ģimene, kas ir dzīvība. To saturu piepilda Eiropas cilvēktiesību tiesa, un Satversmes tiesa ir atzinusi, ka viņa seko šai interpretācijai, tā kā seko cilvēktiesību tiesa. Bet cilvēktiesība tiesa ļoti daudzās lietās, gan par ģimeni, gan par abortiem, ir pateikusi to, ka daudzas lietas ir nacionālās valsts kompetencē. Kamēr nav likuma par šo jautājumu, tā kā Eiropas Savienības tiesa vai Eiropas cilvēktiesība tiesa saka, jūs esat paši atbildīgi, tā kā, ko likums nosaka, jums ir rīcības brīvība. Tāpēc, kā jurists skatoties uz šo, es varu tikai darīt to, ko man atļauj likums, un proti, un izejot šī temata tā kā izklāstā, ja mēs runājam par to, ka jāaizsargā laulība, tad jautājums, no kā tad aizsargāt. Patiešām, es tad gribētu mazliet jautājumu no zāles, no kā mums ir jāaizsargā. Mēs visu dienu dzirdam, mums jāaizsargā no homoseksuālisma. Kādi varbūt ir tie draudi laulībai? Vienu, divu vārdu. Jā. Jāaizsargā laulības institūcija kā tāda, jo laulības institūcija mūsu valstī šobrīd tiek degradēta. Tā, labi. Laulības institūcija, tad tiek degradēts, kas tas tāds ir? Jāaizsargā vērtības izpratne. Vēl no kā mums ir tieši jāaizsargā. Jo, lai mēs saprastu, kā aizsargāt, mums taču ir jāsaprot, kas tad tās problēmas, kas tad grauj laulību. Vienā teikumā. Es teiktu, ka jāaizsargā arī no liberālismu ideoloģijas, kas ir arī homoseksuālismu ideoloģija. Jā. Tad jāaizsargā no ideoloģijas un jā. Vēl varbūt vienu variantu, no kā ir jāaizsargā laulība. Kas ir tas pretinieks laulībai mūsdienu? Braucēņu sieviešu žurnālu un privātās dzīves mēdīju. Tad mēdīji, jāaizsargā no mēdījiem, jautājums kā. Jā, bet tad es lūkšu nākamo slaidu. Daudz dažādu diskusiju, pētījumu, kuros parādās statistika. Un, ja mēs paskatāmies laulību šķiršanu skaitu, diemžēl viņš pārsniedz to, kas ir reģistrēti konkrētā gada ietveros. Mēs šodien apskatījām tikai vienu to jautājumu, kas ir homoseksualitāte un viņu mēģinājums pielīdzināt šo jautājumu laulībai. Bet, ja mēs skatītos procentuāli sabiedrības daļu, tā ir ļoti, ļoti neliela daļa. Bet, ja mēs skatāmies laulības, kuras ir šķirtas, ģimenes, kurās aug bērni bez vecākiem, ģimenes, kuras ir trūcīgas, kā es jau minēju statistika, uz šī gada septembri, tie ir 75,000 ar trūcīgā statusu. Tad jautājums, ļoti liels skaitlis, kur laulība
tiek uzskatīts, ka laulībai nav vērtības. Tiešām es jums nerādu atsevišķu statistiku, bet tas ir vienkārši vairāk tādu problēmu apkopojums. Proti, nav jau jēgas laulībai, kāpēc mēs to slēgsim, kāpēc ir kaut kādas juridiskās sekas. Tad mēs aizējam, noslēdzam laulību, mums uzreiz mainās uzvārdi, mums sākas, tiek iedarbināts juridiskais mehānisms. Un, ja mēs pastītos, ļoti liela daļa sabiedrības negrib šo atbildību, negrib šīs juridiskās sekas, viņi izvēlas dzīvot kopā tāpatām. Un ir daudz vēl citi, tātad jauno ģimeņu atbalsta trūkums, tieši šīs pirmās grūtības. Tāpēc es teiktu, lai mēs skatāmies plašāk. Tas nozīmē, ja tik daudz ir šķirtās laulības, tas arī nozīmē to, ka tajā skaitā ir arī kristieši, kā mēs redzējām statistikās, tas īpatsvars šķirtās ģimenes ir arī kristiešiem. Tad jautājums, vai viņi nedzīvo ar savu pārliecību, kam viņi tic, vai viņiem nemāca to, kas ir ģimene, kā veidot attiecības ģimenē, ka ģimene ir vērtība. Jautājums, jā, jo teiksim, ja ir citas statistikas, tad Latvijā ir ļoti daudz ticīgo. Mums pilnīgi pārsteidz, jā, tad tālāk, ko nozīmē ticība. Jā, viņi neiet uz baznīcu katru nedēļu, bet viņi ir ticīgi, tas ir cits stāsts. Tā kā es akcentētu, kad jautājums, ko mēs darām, vai mēs pievēršam uzmanību šim vienam nepaklausīgajam skolniekam un koncentrējam visu uzmanību, bet tiem 20 bērniem, kas grib strādāt, kas grib iemācīties kaut ko, vai viņus mēs atbalstam. Un šis ir tas spēku samērs. Un es teiktu, tas, ko es redzu, ka kristīgām organizācijām un draudzēm ir vairāk arī jākoncentrējās uz to, lai veidotu šos ģimeņa atbalstas kustības, kas ir sākušās laulātu atbalsta kustības, lai mācītu bērnus svētdienas skolās par ģimenes vērtībām, lai kristīgās mācības stundā būtu šī nodarbība par kristīgām vērtībām tieši par ģimeni, par attiecību veidošanu. Jo, ja mēs ietu tālāk, kāpēc laulība tiek šķirta, tad laulība ir izvirusi, kāpēc izvirusi nemāk veidot attiecības, nevar piedot. Protams, ka divi grēcīgi cilvēki, viņi stāv viens ar otru konfliktā, un kādam ir jāpiekāpjas, kādam ir tās grēka sekas jāpārvar, kur mēs smeļamies žēlastību, ir tieši tajās, teicam, ticīgie evaņģēlijā. Un tad, protams, kad es tagad apskatīšu pirmo daļu vairāk no juridiskā viedokļa tīri, tāpēc, ka sabiedrībā ir tāda mazliet dezinformācija par to, kas ir ģimene, kas ir laulība un cik tālu likums kaut ko atļauj un cik tālu aizliedz. Tāpēc es teiktu, ka laulība mums ir aizsargāta un paldies tiem deputātiem, kas 2005. Gadā šo ietvēra Satversmes 110. pantā, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir mūsu balsts, tātad konstitūcijā ir mūsu vērtības. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī to, ko ir akceptējusi Eiropas cilvēktiesību tiesa prakse, kad, ja nacionālā valsts likuma līmenī ir izvēlējusies savu politisko skatījumu, savu vērtību aizsardzību, cilvēktiesību tiesa to neiejaucās. Mums tas ir nodefinēts. Ja mums ir pateikts, laulība ir tikai starp vīrieti un sievieti, tad ne Eiropas cilvēktiesību tiesai, ne Eiropas Savienības tiesai, ne kādām citām normatīvu prasībām nevar spiest valsti. Jums tagad ir jādod tādas pašas tiesības personām ar dažādu seksuālu orientāciju, tāpat kā laulātajiem. Tad tas tā nav. Vēl kas ir svarīgi tiešām, kad notiek cīņa, un jūs redzat tieši par šo politisko līmeni notiek cīņa. 2011. Gadā mēģinājums virzīt partnerattiecību likumu. Ja no juridiskā viedokļa šajā partnerattiecību likumā juridiskās sekas, kas tur bija paredzētas, tās bija paredzētas tieši tāpat kā laulībai. Tiesības mainīt uzvārdu, tiesības mantot, tiesības iet pie ārstiem un tā tālāk. Viss tas pats spektrs, kas ir laulībai. Un kāpēc tam ir ļoti liela nozīme, kāpēc viņi ļoti lobē šo likumu projektu un arī deputātus un pat dibina speciālu partiju, kurā ir šīs personas, lai iekļūtu Saeimā, lobētu, jo izmainot to ir pavērts ceļš uz citādām vērtībām. Tāpēc ir šī pēdējā partija dibināta, ja labi, ka netika Saeimā, kur tieši šis mērķis bija
ieviest partnerattiecības tā, lai tās ar likumu tiek aizsargātas. Ir atkal mēģinājums, un ir atkal mēģinājums šo padarīt. Pašlaik arī notiek akcija par partnerattiecību, bet šoreiz tas tiek virzīts, ka tās ir vīrietis un sieviete, kurš dzīvo kopā. Vajadzētu iestrādāt juridisku mehānismu vai pēc kaut kāda laika, teiksim, kad viņi dzīvo kopā. Tās sekas tiek pielīdzināts tāpat kā laulībai. Teiksim, nodzīvo citās valstīs tie ir 6 mēneši vai gads, kā kura valsts izvēlās. Un praktiski viņi pēc šī laika termiņa noticējumi iegūst tās pašas tiesības, kas ir laulātajiem. Par šo akciju, kāpēc tas tiek mēģināts, jo ar laiku mēs esam redzējuši, es tas priekš arī stāstīšu, kad Eiropas Savienības tiesa Maruko lietā, tas bija 2008. gads, praktiski pateica to, ja kādas tiesības ir dotas neprecētiem pāriem, kas ir heteroseksuāli, tad vīrietis un sieviete, tad tādas pašas tiesības ir jāiegūst tādiem pāriem, kas ir homoseksuāli pāri. Ja viena valsts nav pateikusi citādi, tad, ja viņi atrodas līdzvērtīgā situācijā, tad nevar būt tāda diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ. Tāpēc viņi grib dabūt šo likumu, kas vienlīdzīgi attiektos gan uz homoseksuālām personām, tad, ja viņas dzīvo kopā šo gadu, viņas iegūst tādu pašu statusu, jo citādi būs diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata. Par diskrimināciju es vēl pieskaršos uz priekšu. Tāpēc tā cīņa, kas ir politikā, ir svarīga, un es teikšu, arī šīs personas veic politiķu skrīningu, var redzēt, kā kura amatpersona domā, par kuru konvenciju balsos. Tā kā es teiktu, ka tie, kas ir kristieši politikā, turat roku uz pulsa. Tas pats tiek mēģināt panākt, ieviešot dažādas regulas, teiksim, un regula, ko nozīmē Latvijai, teiksim, ja tas ir pieņemts regulas līmenī, tad tas Latvijai ir saistošs. Un arī par šo bija viena akcija, mēģinām šo regulu apturēt un nepiedalīties šīs regulas izstrādāšanā. Tātad par manipulāciju es jau minēju. Nākamais jautājums ir tiešām tas, kur sabiedrībā notiek šīs akcijas. Bieži vien viņas ir balstītas uz vienu argumentu. Dievs tā saka, un homoseksualitāte ir grēks. Un tad, kad tas tiek virzīts kaut kādā juridiskā situācijā, piemēram, atļausim iet gājienā vai neatļausim iet gājienā. Atļausim iekļaut mācību grāmatā, civilslimības vai audzināšanā vai neatļausim. Atļausim laulāties vai neļausim laulāties. Es teiktu, ka kristieši bieži vien šo saliek tādā kopā, bet šie jēdzieni no juridiskā viedokļa ir skatāmi atsevišķi. Atsevišķi ir jautājums par diskrimināciju, un diskriminācija nozīmē, viņi attiecās pilnīgi uz visiem. Tad nevar būt tā, ka kādam ir īpašas tiesības likuma vai tiesas priekšā tikai tāpēc, ka viņš ir kristietis, vai tikai tāpēc, ka viņam ir cita matu krāsa vai tautība. Es tiešām mēģinu stāstīt tādu vienkārši, es ceru, ka jūs kaut ko saprotat tīri, ja mēs iesim juridiskos žargonos, lai jūs saprastu, tad tīri mēs nedrīkstam tikai tāpēc, ka viņš ir savādāks, viņš nedrīkst iet skolā. Viņš ir jānorobežo īpašā laukumā, jo viņš ir homoseksuāla persona. Viņam nedrīkst pārdot maizi personas, kuras ir kristieši. Tad es ceru, ka jūs saprotat šo situāciju, līdz kam mēs varam nonākt. Mēs šo personu izstumjam no sabiedrības un dodam šo minimālo statusu, tāpēc likuma priekšā mēs esam visi vienlīdzīgi. Jautājums, ka ka šīs organizācijas mēģina pateikt tā, ka šis diskriminācijas princips ir piemērojams plašāk. Tas attiecās ne tikai uz precēm un pakalpojumiem, bet tas attiecās arī uz laulību. Un tāpēc, ka mums nav tiesības slēgt laulību, mēs esam diskriminēti, tad šeit jums ir šis arguments, nē, laulības ir tā, kā valsts atzīst, un tā nav nekāda diskriminācija. Tātad viņiem nav tiesības prasīt, lai šis pants, kas ir tiesības uz laulību un Eiropas cilvēktiesību konvencijā, gan arī attiecībā uz satversmi, ka viņš tiek interpretēts tā, ka tas attiecās arī uz personām ar homoseksuālu orientāciju.
vēl šajās lietās ir svarīgs sabiedrības viedoklis. Tad, kad 2011. gadā tiesības sargs mēģināja šo likuma projektu, viņš mēģināja viņu vērtēt, galvenais atzinums, kas bija teikts, tika izmantoti statistikas dati par sabiedrības attieksmi. Nezinu, ko tu tur rādi, bet droši tur lasat, jo es iešu pāris cauri saviem slaidiem saīsinot to visu. Tad tiesības sargs vērsa uzmanību uz to, kāds ir sabiedrības viedoklis. Ko viņi domā par šīm attiecībām, vai ir vajadzīgs homoseksuālu pāru attiecības legalizēt, nevis legalizēt, jo viņas jau ir legālas, tātad mums nav krimināla likums, kas pasaka par homoseksuālu darbību veikšanu, ir cietumsods, tātad tas mums nenotiek. Bet tīri par viņa statusu pielīdzināšanu attiecībā uz laulību, ka ir svarīgs šis sabiedrības viedoklis, un ja mēs paskatītos aptaujas datos, ar katru gadu šis aizvien mazāks procents iebilst. Un tie uzskata, ka ja viņiem ir tiesības, īstenībā viņi ir tādi paši cilvēki, viņiem ir jābūt arī laulību tiesības. Un ka šie statistika, ja sanāk bija daudz procents, kas ir vairāk kā 50%, man liekas, uz to brīdi bija kāds 60-70%, kas bija pret, tad, teiksim, ar katru gadu jau no 11. gada, 12. 13. gada statistikā ir aizvien mazāk šis cilvēku skaits, kas iebilst. Ir vairāk cilvēku, kas atbalsta šīs laulības. Un, labi, lai jūs neaizmirstu, tad mēs varam pāriet pie bērnu citātiem, ko viņi domā par ģimeni. Un tas ir kāpēc saistīts. Mēs varam domāt par tiešām radoši, kā mēs ģimenes vērtības varam pasniegt kaut vai bērniem. Mums nevajag tikai taisīt akcijas un meklēt juridiskos risinājumus. Mēs tiekamies ar cilvēkiem, mēs esam skolotāji, mēs mācām bērnus, mēs ejam ekskursijās. Mēs varam taisīt akcijas, uzrakstīt stāstu par ģimeni, fotografēt. Un šeit ir nevis manis svētdienas skolas bērni, ko domā par ģimeni, bet citi svētdienas skolas bērni, ko viņi domā par ģimeni. Tas jums tā, lai jūs nenogurtu. Un tas ir veids, kā mēs ieraugam, kā bērni domā, kāds ir viņu ticības skats. Jo bieži vien vecāks aiziet bērns uz bērndārzu, mēs nezinām, ko viņš tur ir salasījies, ko sadomājies. Un tad, ja vecāks mājās pārjautā vai skolotājs, tad tur nāk tādi brīnumi laukā. Daži no šiem ir šeit. Tā kā esat radoši. Jā, tas, kā es teicu, ka likums ir galējais līdzeklis. Mēs gribam ar likumu ierobežot laulības šķiršanu, gribam ar likumu ierobežot laulību noslēgšanu, gribam arī ar likumu uzteikt nosacījumus tieši laulībai, kad viņa tiek realizēta, bet varbūt mums ir jāstāsta, kas ir tie mehānismi, kā mēs varam veicināt, lai vairāk cilvēki atzīst laulību kā vērtību, saprot tās vērtību, kas ir tas veids, kā mēs varam atbalstīt tās ģimenes, kas saskarās ar problēmām laulības dzīvē, vai tie ir semināri, vai tie ir īpaši pasākumi caur bāriņu tiesu. Es ļoti ceru uz ģimenes atbalsta likuma tapšanu, kurā būtu vienots likums, kurā ir redzams, kādas ir vērtības, kādi ir tie mērķi, termiņi, atbildības, kuriem mēs sekojam. Jo šos politikas virzienus, teiksim, šajā gadījumā ģimenes aizsardzība ir daudz vieglāk sasniegt, ja ir vienots dokuments, kuram viegli var izsekot cauri, kas tiek darīts šīs lietas labā. Nevis tad, kad mēs orientējamies 200 likumos un nevaram saprast, kura tad ir no tām visām prioritāte. Un vēl viens arguments, ko izmantot, tad, kad mēs ejam uz juridiskām komisijām, mūsu arguments ir reliģiskā pārliecība, bet likums mums atļauj izmantot daudzas citas lietas. Tās dabiskās tiesības, dabiskie principi jau nav aizmirsti. Tā ir likumība, sabiedrības ilgtspēja, ka, teiksim, mēs domājam uz priekšu, kas notiks ar nākamo paudzi, kas notiks ar šīm pensijām, un tas viss ir ļoti cieši saistīts. Mēs pamatojam arī ar morālām vērtībām. Citās auditorijās, teiksim, atkarībā no situācijas, mēs pamatojam ar vecāku tiesībām uz reliģisko izglītību, ar reliģijas brīvību. Un tad ir nākamais, kas ir svarīgi saprast, kuras tiesības tomēr ir tādas, ko mēs atļaujam
personām, kas ir ar citādu orientāciju. Kā mēs redzam, uz diskrimināciju attiecās gan uz kristiešiem, gan nekristiešiem. Dažas tiesības, ko jau Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, kas ir šīm personām, viņām ir tiesības uz privāto dzīvi, mainīt dzimumu, izvēlēties seksuālo orientāciju. Un viņu šī privātā dzīve, arī viņiem ir tiesības uz ģimenes dzīvi un privāto dzīvi. Un tāpēc ir tas, kad viņi saka, ka cilvēktiesība tiesa laulību interpretē plašāk, viņi saka, ka tā ir ģimenes dzīve, un tur ir arī viņiem tiesības, tad jūs zinat, ka šīm personām ir tiesības uz ģimenes dzīvi, bet Eiropas cilvēktiesība tiesa viņām nav atzinusi tiesības uz laulību. Jā, tad varbūt pieejot tālāk pie nosacījumiem laulības atbalstam, jo tā arī tika veikta prezentācija, tā arī gatavota, kad ir kaut kas, kā mēs veicinām, lai šī laulība tiek noslēgta, tad kaut kas, ko mēs atbalstam pa vidu, lai tā laulība tiek uzturēta, veiksmīgi īstenota, lai viņi sasniedz to jēgu, kam ir domāta. Un jā, šeit jūs redzat dažas idejas, un šīs idejas, kas šeit ir, teiksim, tās ir atļāvusi ar Eiropas cilvēktiesību tiesa, atļāvusi veikt dažādus sociālos un ekonomiskos pasākumus tieši laulības un ģimenes aizsardzībai. Jā, šeit ir dažas no tām tiesībām, un protams, tas, ko viņi ir uzsvēruši, lai šī atbalsta pasākuma tomēr nebūtu diskriminējuši pret tām personām, kas nav laulībā, jo laulības fakta reģistrācija kā tāda nenozīmē to, ka tās personas, kas nav pat laulībā, ka viņām nav tiesības uz ģimenes aizsardzību. Tātad šeit ir gan finansiālai, gan ekonomiskās iespējas. Un tad ir jautājums nākamais par laulības šķiršanu, cik viegli vai nē mēs radām likumu, ar ko šķirt laulību. Šī pēdējā tendence, kas ir tieši pēdējos gados atvieglināt šo laulības šķiršanas procesu, tas ir tas jautājums, vai mēs tās sekas, kas rodās no nepareizas izpratnes, no nepareiza vērtību pielietojuma, mēs viņus cenšamies ierobežot ar likumu, un ja likums mūs ierobežo, mēs pieņemam jaunu likumu, kas ir mums labvēlīgāks. Un tā jau mēs varam aiziet, katrs likums mums traucē, mums ierobežo, tad mēs atceļam to likumu un pasakam mīkstāku likumu. Un tad ir jautājums, vai ir kaut kāds tas ētikas minimums standarts, vērtības standarts, no kura mēs pasakām, piedodiet, tas jau kāpj pāri šī paša standarta būtībai. Mēs nevaram, to tik plaši interpretēt, jo tas zaudē jēgu. Un tad attiecībā uz laulības šķiršanu, jā, mēs esam pēdējos gados samazinājuši dažādus šķēršļus, kas cilvēkiem liedz šķirt laulību. Mēs tagad varam šķirt pie notāra, mums tikai atliek uzrakstīt iesniegumu, vienā dienā šķiram, otrā apmēram, vienā valājamies, otrā šķiram. Bet, teiksim, arī šeit ir iespējams iesaistīties, un dažos gadījumos mēs kā Kristīgo juristu asociācija esam iesaistījušies, mēs esam aicinājuši Kristīgo padomu devēju un pārunājuši, kas būtu darāms, un arī viņš teica, varbūt ir šos cilvēkus, kuriem ir šīs grūtības, palīdzēt, vest viņus pie konsultantiem, vairāk izmantot šīs mediācijas iespējas, vairāk arī izglītot draudzēm. Tad atkal kaut kāds priekš joka. Par laulības šķiršanu. Kā jūs zināt, laulība tiek šķirta oficiāli, tā ir izirusi, un tad iziršanas iemesli ir ļoti dažādi. Jā. Un nākamais, es ceru, ka izlasījāt, jo varam iet tālāk. Un tad pēdējais ir tas, ko mēs redzam. Un, protams, ka demokrātija balstās uz vairākumu. Ja vairākums kaut ko nolēma, tad pat, ja tie ir, 5% kristieši, viņi nevar, pēc demokrātiskās vērtību sistēmas pieņemt lēmumu, kas attiecās uz 95 nekristiešiem. Tāpēc ir jautājums, kā mēs izmantojam liederīgi tās 5% balsis.
Un tas ir jautājums par formām, kādā sabiedrība iesaistās lēmumu pieņemšanā. Man bija sagatavota atsevišķa prezentācija par sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, bet tā kā mums ir ierobežots laika limits un es jau kāpu pāri visām robežām, tā kā šī prezentācija būs pieejama mūsu mājaslapā, es ceru, ka arī BIPLV mājaslapā, un tie, kas gribēs, varbūt mēs varam sarīkot atsevišķu vēl fórumu tikai par tām iespējām, kādas ir likumprojektu iesniegšanas iespējas, kāds ir NVO organizācijai iespējas, tad par to būs tad atsevišķi vairāk. Es teiktu, izmantot šīs iespējas, kas nes vērtības, rakstīt projektus, rīkot akcijas, šīs pašas ģimenes dienas, lai mēs tās vērtības nesam un īstenojam dzīvē, lai mēs nesam šo gaismu. Jums nav jākoncentrējās uz tumsu, bet šī gaisma ir jānes sabiedrībā. Tad paldies, ka jūs klausījāties. Es tiešām neliku šeit daudzos cilvēktiesību tiesas spriedumus, es mēģināju tikai koncentrēties uz tām galvenajām būtībām. Ir atsevišķs apkopojums, ko saka cilvēktiesību tiesa, ja kādu tas interesēs, varu personīgi nosūtīt.